šodien ekstrasentu cīņa. Pirmais uzdevums būs uzminēt, kurā no šiem 4 ķieģeļiem otrā pusē ir uzrakstīņš LOX. Neviens nezinu, ko tas nozīmē, bet tas būs jāuzmin. Pirmais dalībnieks Badričkom Sjavons Hidralevičs. Nākamais dalībnieks ir no Vladivostoka Olga Semjanova. Īstais ķieģelis būs šis. Šis nebūs īstais. Lai uzdevums kļūtu sarežģītāks, mēs piemetām tās vēl dažas ķieģeļus. Pirmais būs reperis Javons no Aivarstonas. Lūdzu. Mēs varam redzēt, kā viņš koncentrējas. Viņš izsauc gadu. Ak, Dievs, nepareizi! Ai, kāpēc jūs domājāt, ka tieši tajā ķieģelī ir uzrakstīts LOX, kurš nesaprot? Mani gari visu pasaka priekšā, bet šoreiz viņi piedzerās, saproti? Es īsti nesaprotu, vai jūs varētu pateikt, kā jūs kontaktējaties ar saviem gariem caur spirituālajai izvēli? Ir tā izvēle, jā. Viņa satiek tā, viņu nevar tā redzēt ar acīm, ka tu esi, tur, karoči, tur, jā. Tad viņi parāda tā pirkstu, ka viņš ir tur. Saprati? Sadalē. Olga kundze, lūdzu uzmanību man. Jums vajadzēs izvēlēties vienu no ķieģeļiem, un vienu no viņiem būs uzrakstīts LOX otrā pusē. Otrā pusē. Nevis pirmajā pusē, bet otrajā pusē. Jūs varēsiet izmantot savas spējas, un tas būs jūsu uzdevums. Lūdzu, varat sākt? Ir pagājis pusotru stundu. Ķēniemā, dot viņai vēl pāris stundu laiku. Jau pagāja 7 stundas. Mūsu ķēniemā, Olga. Mediķē. Operātājs, ko tu domā? Olga jau pavisam ir daudzi, ne? Nē, es to saprotu, bet... Jāmas kungs, mums ir Patusējies, lūdzu, vienreiz būšā. No operātora kungs, vienjamais kungs. Tā jau 8 stunda, es jau drīz gulēt jau. Topiku jāsatā. Vai tu jau visiem. Akmenis viņu, Aljana. Agaču kalma. Mana mīļām. Es tevi pašpaknašu. Es zinu! Tā labi, ko tu? Davai, ātrāk. Neticami, bet mums laikam Olga būs jātiek arī nākamajā pārbaudē, nākamajā sērijā. Uz tikšanos līdz nākamajai reizei. Izkrīt reperis Jāva. Viss beigas. Param.